piepildu savus bērnības sapņus. Es uzaugu diezgan trūcīgā ģimenē, un bērnībā ļoti gribējās Lego, jaunas mašīnītes, visādas mantas, un nebija iespēja to nopirkt vecākiem. Un tad es izaugu, domāju, nu labi, pieaugušā dzīve sākās, dzīvoju, darbi, pienākumi, ģimene, mašīnas, viss, kas saistīts pieaugušo dzīvi, bet tie tukšumi iekšā vienmēr manī bija. Vienmēr likās, man nav bijis Lego tehnika, man nav bijis tās modelīšas mašīnītes, vēl visādas lietas nav bijušas. Un tad ilgu laiku es nelikos par zinis par to. Es domāju, nu labi, nu tā ir. Un kaut kādā brīdī man bija vēlme to piepildīt. Un es aktīvi, es nopirku Lego, es izspēlējos ar Lego, es nopirku tos spēļu modelīšus, kādas es sev izspēlējos ar tiem. Un interesanti tas, kad es piepildīju savu vēlmi, un tā vēlme pazuda. Tiklīdz es izspēlējos, kā es piepildīju savu vēlmi, viņa vienkārši izzuda. Un tad vēl bija, no jaunības bija vairākas domstarpības ar cilvēkiem, kaut kādas neizrunātas, kaut kādas strīdi, konflikti jaunībā, un arī dzīve iet. Un tas iekšā tā kā sēž, tā kā vienkārši, kad sajūta, ka gribās pateikt, gribējās izrunāties. Un tad jau diezgan apzinātā vecumā es vienkārši aizbraucu pie tiem cilvēkiem, un viss, ko es biju izdomājis, ka ir kaut kādi konflikti vai strīdi, viss bija tikai manā galvā, nekas tāds nebija. Un daudzas lietas, esot pieaugušajiem, var sakārtot, pat ja viņa ir pagājuši kā 20 vai vairāk gadi. Tā kā interesanti. Un tad vēl viens gadījums, māsai jaunībā es biju apsolījis radziņu, nezinu, cik bija 12, 13 gadi, es biju pat apēdis viņu, nākot no maizes kombināta. Un visu mūžu viņa atgādināja par to radziņu. Un tad beigās man apnika, es vienkārši aizgāju nopirkt radziņu, un viņa man vairs neprasa. Tā kā interesanti, tās nepiepildētās lietas mums visu laiku kaut ko stāv kā tukšumi. Tā kā ļoti vērtīgi piepildīt visu to, ko mēs esam gribējuši, jo tas dod mums piepildījumu sajūtu un brīvību un gribēt kaut ko jaunu.